būt mīlētiem. Mums tik ļoti gribas mīlēt tīri, mīlēt un būt mīlētiem. Un šī meditācija veltīta pārattiecībām. Un pat nav svarīgi. Un varbūt patiesi pat nav svarīgi šī mirklī. Vai tev ir pāris vai nav? Vai arī tavs pāris šajās pārattiecībās tev rada ciešanas? Un neskatoties uz to, ar kaut ko ir jāsāk. Lai izmainītu visu pasauli, tev ir jāsāk ar kaut ko vienu. Tev ir jāsāk ar sevi. Tāpēc domās piesauc tīrās gaismas un mīlestības skolotājus. Domās piesauc mīlestības starturētāju, Pāvelu Venēcieti, ar viņa gaiši zilo staru, kosmiskās mīlestības staru. Domās piesauc Nadu, ar viņas rozā staru, ar mīlestības stara, dievišķās krāsas, enerģiju. Domās piesauc bez nosacījuma mīlestību. Domās piesauc savu augstāko es, izsauc savus gaismas un mīlestības skolotājus. Un vēl tu vari būt lepns, ja tev ir kāda milzīga dāvana. Tev ir gaismas un mīlestības sargeņģeļi. Un izsauc arī tos. Izsauc tīrās gaismas enerģijas no centrālās saules un ļauj šo enerģiju plūsmai viegli un brīvi plūst caur tevi uz māmuļas zemes veidolu. Un esi kā tilts starp radītāju un zemes māti. Un no tava fiziskā, cilvēciskā ķermeņa, tava mīlestība, lai ceļas augšu pie radītāja un plūst uz māmuļu zemi. Piepildi sevi ar gaismu un mīlestību. Tīrība. Lai gaismas un mīlestības enerģijas plūst caur tevi un rada tevi tīru, tīru tavās domās, tīru tavos vārdos un tīru tavā rīcībā, lai padara tevi tīru. Un tas nekas tie kādreiz aiz sāpēm, esi vēlējies, varbūt atriepties, varbūt izdarīt kaut ko tāpēc, ka tev ir sāpējis. Un sāp arī tam otram. Tomēr rada savas domas tīras. Lai tavas acis ir kā Dieva acis, kas tiecas uz gaismu un tīru mīlestību. Lai tavas ausis vēlas dzirdēt mīlestības vārdus, kā Dievs, kas klausās tikai labo. Lai tava mute runā tikai tīras mīlestības vārdus. Lai tavas acis, ausis, mute, domas un vārdi nedāļā tavas un tava pārattiecību enerģijas, pa kreisi un pa labi, tumsas radīto viltus ilūziju un simpātiju radīšanai. Lai tev ir tikai tīras domas, tīri vārdi, tīra rīcība
un gaismas un mīlestības redzība un dzirdība. Lai tava būtība rada tīru tavu mīlestību un tieksmi uz mīlestību. Un tā tu radi sevi maigi violetas enerģijas plīvurā, pēc kuras cita gaismas dvēsele ar maigi violetu gaismas starojumu atpazīst tevi, atpazīs un ilgosies, un gribēs būt kopā ar tevi. Radi savas domas tīras, radi cerību, domas un rīcību, ka tu ilgojies tikai pēc tīras mīlestības. Radi sevi tādu, ka tu esi tīrs mīlestībā. Un lai kas arī būtu tevī, lai kāda būtu bijusi pieredze šajā vai iepriekšējās dzīvēs, lai kas arī būtu bijis, tu izcel sevi no tumsas kopējās sistēmas, kurā zog enerģija, kurā piesārņo tīro mīlestību, ir tīpaši pāru mīlestību. Izcel sevi ārā no viltīgi veidotās tīro mīlestības enerģiju zakšanas tumsas sistēmas. Un izcel to pāri, kas esi tu, un kā cilvēks, kuru tu mīli. Izceliet sevi ārā no šīs sistēmas. Un lai kur arī būtu tas cilvēks, kuram tev ir jābūt pārī, un varbūt tu viņu nezini, nepazīsti, un varbūt treida viņas jūras, un treida viņa kalni jūs šķirt, bet tāds noteikti ir. Ieraugi viņu, izcel viņu no šīs sistēmas, izcel sevi un viņu no viltīgi veidotās, tīro mīlestības enerģiju, zakšanas tumsas sistēmas. Un izdzēs atmiņas. Izdzēs no sevis un no tavu pāra cilvēka atmiņas par nodevību. Un nav pat svarīgi, vai tas bija šajā dzīvē, vai tas bija citās dzīvēs. Celiet sevi ārā, arī no nodevības šņaugiem, no izmisuma, no sajūtas, ka jūties apzakts, nodevības dēļ. Un greizsirdība patiesībā tāda nemaz neeksistē. Tie ir meli. Tie ir tumsas radīti meli, lai pazemotu tevi un apsaukātu tevi, ka tu esi greizsirdīgs un tu justos vainīgs. Vainīgs par to, ka tu gribi tīras attiecības, bet atmiņas un bailes par nodevību tevī rada dīvainas sajūtas. Ļauj no tām izķeproties. Un citi no tumsas puses tevi sauc par greizsirdīgu. Nu padomā pats, vai tava sirds ir greiza? Ja tu tik ļoti vēlies pēc tīrām gaismas attiecībām, vai tad to var saukt par greizu sirdi? Un kamēr tu piekrīti citu viedoklim un vaino sevi greizsirdībā, viltīgi veidotā tīro mīlestības enerģiju, zakšanas tumsas sistēma turpina tevi apzakt. Bet tavas bailes par pāru enerģijas zakšanu un pāra neusticību, kā nodevības enerģiju kalns, spiež tavā dvēselē un mīlestības traukā, bezcerības un izmisuma zīmogus. Noņem no sevis arī sajūtu, ka tu esi slikts, jo tu baidies, ka var atkārtoties nodevība. Izņem no sevis šo izkropļojumu.
un izņem šo izkropļojumu arī no sava pāra, lai kur tas arī būtu. Un noteikti atbrīvojies no bailēm un radīto sāpju robiem, no savas pieredzes par pāra nodevību. Jo kamēr tevī būs šāda sāpju brūce, tumsa zinās, ka tā ir tava vājā vieta, kur atkal iecirst asinskārus zobus un asos tumsas nagus. Pārredi savā mīlestības pirmsākumā un dvēseles pieredzē nodevības radītos robus. Ar gaismas un tavas dievišķās mīlestības vieglajiem pieskārieniem, tīrā gaismas esības struktūrā, ar gaiši violetu un viegli starojošu enerģijas plūsmu. Un atmiņas par nodevību nav tikai atmiņas. Tā ir arī nozagtā enerģija, kas ir nozagta no tevis, kas ir nozagta no jūsu pāru attiecībām. Un tu zini, tev ir tiesības atprasīt atpakaļ, lai kur arī nozagtais atrastos. Tev ir tiesības atprasīt atpakaļ, kas nozagts no tevis, kas nozagts no tava partnera, kas nozagts no jūsu attiecību, enerģētiskā uzkrājuma. Tev ir tiesības to visu atprasīt atpakaļ. Un tev nav jāvaino sevi. Tā ir tava pieredze, un tumsas izlikties slazdi. Sāc ar šodienu, tīrā mīlestībā. Un vēl tev ir tiesības palūgt savam gaismas un mīlestības sargeņģelim. Sargāt. Sargāt tā, lai nav iespējams no jums, no tevis, no abiem jums kaut ko vēl zakt. Tev ir tiesības to atprasīt atpakaļ. Un tad izņem visas tīro mīlestības, enerģiju zakšanas, tumsas sistēmas piesaistas no savas sirds Dieva kambara, no savu mīlestības pirmsākuma un no eteriskā ķermeņa, Anandamaja kosas apakšķermeņa, kur mīt mīlestība, harmonija un prieks. Izņem visas enerģiju, zakšanas iespējas no sevis. Tad tieši tāpat, kā no savas sirds Dieva kambara, kā no sava mīlestības pirmsākuma un no eteriskā ķermeņa, Anandamaja kosas apakšķermeņa, izņem visas enerģiju zakšanas iespējas no sava pāra. Un pārveido visu to violetā, zīdainā enerģijā, sev un sava pāra, jūsu kopējo attiecību modelī, tīrās mīlestības attiecību modelī. Jo tu jau zini, ka pāru attiecību modelis veidojas divos līmeņos. Viens līmenis ir redzamais, fiziskā pasauli, kad tu veido attiecības ar fizisku cilvēku.
vēlies viņa maigumu, glāstus un tuvību un mīļumu. Mīļumu tīrībā un tīrību mīlestībā. Bet ir kas vēl, kas cilvēka acīm nav redzams, un tā ir pārattiecība enerģija. Un tas ir otrs līmenis, ko neviens neredz, bet visi pēc tā ilgojas, par ko neviens cilvēka prāts nezina, bet dvēseles sajūtās. Visi pēc tā ilgojas. Radi savās domās, savās tīrajās domās. Radi, ka tavās attiecībās, ka tavu attiecību modelī viss notiek saskaņā ar tīrās gaismas un mīlestības nosacījumiem un noteikumiem. Kur uzticība un ticība ir svarīgs moments, līdztekurs mīlestībai. Un radi sevi violetā starojumā. Radi no savām domām violetu starojumu. Radi savas tīrās domas tā, lai tiek piepildīts arī garīgais līmenis, ar tīrās mīlestības impulsu, uzticībā un spējā savu partneri cienīt. Cienīt par to, ka arī viņš tiecas radīt mīlestību un pāri attiecību enerģiju uzkrājumu tīrā mīlestībā. Un tad sāc savienot savu fizisko sirdi ar savu dievišķo sirdi. Iedomājies, ka enerģija, kas plūst no tavas fiziskās sirds, veido savienojumu ar trīskāršo uguns liesmu, gaiši rozā, gaiši dzeltenā un gaiši zilā. Enerģiju plūsmas savijas, vijas un vijas, un savijas ar tavu cilvēka dievišķo sirdi. Un katram trīskāršās uguns liesmas vijumam ir būtiska nozīme, jo vijumi simbolizē cilvēka mīlestību, dievišķo mīlestību un viedumu. Simbolizē zemes, pasaules mīlestību un kosmisko mīlestību. Un cilvēka ķermenī dievišķās būtības uzkrāto mīlestību, kas pārradīta bez nosacījuma mīlestības esībā. Ļauj, lai vijās un savijās tava cilvēka un dievišķās tavas sirds trīskāršā uguns liesma. Savijas un savienojas, plūst un vijas. Un tu vairs neesi tikai cilvēks. Un tu jau esi Dievs cilvēka vidū. Un tad savu savienoto fizisko un dievišķo sirdi savieno ar radītāju sirdi. Ļauj, lai trīskāršā uguns liesma pastiprinās un aug, aptverot visu tavu ķermeni, visu tavu gaismas būtību. Tā stiepjas un stiepjas, vijas un veidojas bezgalīgi lielu, tīrās gaismas un mīlestības. Trīskāršā uguns liesma
kas savienojas tur, kaut kur tālu, un vienlaicīgi pavisam tuvu tava cilvēka dievišķā sirds ar radītāju sirdi. Un tajā brīdī, kad tava dievišķā fiziskā sirds liesma savienojas ar radītāja sirds liesmu, tā kļūst ļoti spilgta. Tā iezaigojas spēkā un enerģijā, rozā, dzeltenā un gaiši zilā krāsā. Un visas krāsas saplūst vienotā enerģijā, vienotā spēcīgā mīlestības enerģijas plūsmā. Un nu tu esi savienots ar radītāju, un nu tu kļūsti par radītāju. Tu kļūsti par radītāju, un tu vari būt par radītāju, un tu vari radīt. Tu vari radīt tad, ja tev ir domu tīrība. Tu vari būt par radītāju, ja tev ir mīlestības tīrība. Ja tavas acis, ausis ilgojas pēc mīlestības tīrības visās tās izpausmēs. Un kopš šī brīža tu vari radīt, pārradīt un strukturizēt jebkuru enerģiju par gaismas un mīlestības izplatījumu. Un ļauj, lai dievišķais gaismas starojums ierakstās, iekopējas tava cilvēka gaismas veidolā, tavā cilvēka gaismas veidolā, radot vienotu dievišķo vienotību. Un tad tu redzi, ka tava vienotā dievišķā gaismas būtība piepildās caur spilgti rozā, dzeltenu un gaiši zilo, trīskāršo uguns liesmu ar radītāja enerģijām. Un tava gaismas būtība iekšēji sāk starot ar spēcīgu tīrās baltās gaismas starojumu. Tā vieta, kur tevī ir iestiprināta mīlestība, tā kļūst balta, stipri mirdzoša, spēcīgi balta. Un jo tālāk tā staro no tevis, tā staro kosmiskajā gaismas mīlestībā, un tā top gaiši zila, ar spēcīgu, gaiši zilu starojumu. Bet tu staro vēl tālāk, staro vēl tālāk, un jo tālāk no tevis starojums aiziet, jo dievišķā gaismas starojumu kopija tevī rada lielāku starojuma loku. Un ārējais aplis jau veido gaiši zaļu, zemes mātes mīlestības, vitalitātes enerģiju ap tevi un tavā būtībā. Un tu spēj savienoties arī ar to milzīgo dāvanu, ko tev dod zemes māte. Tā ir dabas un stihiju garu, maigi zaļais gaismas starojums. Un dabas un stihiju garu gaismas starojums saplūst ar tevi. Veidojas vienota
gaismas vienotība ar tavu cilvēka gaismas veidolu. Un tā ir gaiši zaļa, dzīdri zaļa kā pavasarī, kad lapiņas plaukst, kad atdzimst tava. Un tu dzimsti. Tu dzimsti vienotībā ar visu, kas ir. Gaiši zaļais caurauž visu tavu būtību. Un tas ir izplatījums. Tā ir bezgalība. Jau tev tagad, esot tava cilvēka ķermenī. Un nu tev ir tavu domu tīrības rezultātā radīts violets starojums tevī. Un tas viss sajaucas kopā, miedarbojoties un mijās. Un ka tava fiziskā sirds caur trīskāršo uguns liesmu ir savienota ar tavu cilvēka dievišķo sirdi, gaiši rozā, gaiši dzeltenā un gaiši zilā liesmojumā. Tu vairs neesi tikai cilvēks. Un nu tu jau esi Dievs cilvēkā. Un tava fiziskā un dievišķā sirds ir savienota ar radītāju sirdi. Un caur šo savienojumu tevi ieplūst un turpina plūst dievišķais gaismas starojums. Un tas viss mijās tevī, tā ka tu esi gaismas būtība, vidū balta un tīra kā mīlestība, ar gaišu zilu un tālāk ar gaiši zaļu starojumu. Un tad ieraugi. Ieraugi kādu cilvēku, kuru tu mīli. Tu zini, ka tu noteikti kādu mīli. Tu varbūt nezini, kur viņš ir, bet varbūt viņš tev ir līdzās. Patiesībā tas nav svarīgi, vai viņš atrodas blakus, vai aiz tumsas noslēptiem plīvuriem un treideviņām jūrām. Tas nav svarīgi, jo dvēselē nav attāluma. Un pirmais, ko tu izdari, izdzēs no šī cilvēka atmiņas par nodevību. Izdzēs no viņa atmiņas par nodevību. Un nav svarīgi, kur šis cilvēks ir, aiz treideviņiem kalniem un treideviņām jūrām, vai sēž tev blakus. Vai tu viņu pazīsti, vai nepazīsti. Bet saskaņā ar gaismas plānu noteikti tā cilvēks ir. Un palūdz, lai viņam tiek atdots viss, kas viņam ir nozagts. Atprasi atpakaļ. Tāpat kā tu prasīji priekš sevis. Un nav svarīgi, vai nozagts no šīs dzīves, vai zagts regulāri arī no citām dzīvēm. Un pat nav svarīgi, vai viņš to apzināti vai neapzināti darījis, vai atļāvis, ka tiek apzagts. Jo tumsa ir viltīga. Viņa iepin un sapin un sadragā. Un tad radi šo cilvēku violetā gaismas, domas tīrības, enerģētiskajā starojumā. Lai turpmāk viņa domas ir tikai tīras. Lai viņai ir tikai tīras domas, tīri vārdi,
ticība, un gaismas un mīlestības, redzība un dzirdība, tīrā mīlestībā, tīras attiecībās, tīras gaismas un mīlestības, mīlošu dvēseļu starojumā. Un tad ieraugi, ka arī viņa fiziskā sirds ar violeto starojumu piepildīta sāk radīt mazas liesmiņas, bet varbūt tās jau ir lielas. Un tomēr trīskāršu uguns liesmu ieraugi arī viņa, gaiši rozā, gaiši dzeltenā un gaiši zilā krāsā. Tā, lai viņa fiziskās sirds, trīskārša uguns liesma, aug un savienojas ar šī cilvēka dievišķās sirds mīlestības pirmsākumu. Un tad fiziskās un dievišķās sirds savienojumu radi vēl lielāku, radi viņu vēl un vēl, bet nu jau spilgti izteikti rozā krāsā. Otru liesmiņu dzeltenā krāsā un trešo liesmiņu gaiši zilā krāsā. Un savieno arī šo liesmu ar radītāju sirdi. Un nu viņš vairs nav tikai cilvēks, un nu viņš jau ir Dievs cilvēkā. Un viss labais, kas notiek ar tevi, lai notiek arī ar to cilvēku. Un pat nav svarīgi, vai tu satiksi viņu šodien, vai satiksi viņu rīt, vai satiksi nākamajā dzīvē. Bet kaut kā taču tilts ir jābūvē. Bet varbūt viņš jau tev ir. Tikai palīdzi viņam. Palīdzi viņam izrāpties ārā no tumsas radītajām ķepnām. Un radītājs sirds pukst. Sirds mīlestības enerģija jau lai plūst, kā dievišķais gaismas starojums, tava cilvēka gaismas veidolā. Radot un veidojot dievišķo gaismas būtību, kur balts, spilgti balts ir viņa centrs mīlestības tīrībā, kur šim tavam cilvēkam gaiši zilā krāsā staro kosmiskā beznosacījuma mīlestība, kur zaļā krāsa gaiši zaļā starojumā tik maiga, kā pavasaros uzdīgušas zālītes, svaigums un dzidrums. Un tālāk gaiši zaļās gaismas enerģijas starojums savienojas un savības, vējus un savienojas ar dabas un stihiju garu gaismas starojumu, tā veidojot gaismas vienotību ar cilvēka gaismas veidolu, kur gaiši zaļš caurvīja visu tava cilvēka sirdi un tava cilvēka, tava mīlestības cilvēka, gaismas būtnes būtība. Lūk, tad ir iespējams šādam cilvēkam būt tīram mīlestībā. Un nu ieraugi cilvēku, kuru piepildīja savu attiecību partneri, kuru piepildīja trīskāršos uguns liesmas starojumu, gan violeto, gan gaiši zilo, gan dzelteno, gan rozā, gan atkal gaiši zaļo,
gan balto, gan balto starojumu šie cilvēka centrā, gaismas būtības kodolā. Un šīs visas enerģijas, kā vienota trīskāršā uguns liesma, ceļas līdz debesīm, ceļas līdz radītājam, ceļas līdz šī cilvēka gaismas būtnes būtībai un virsbūtībai. Un tad ieraugi pašu galveno, ieraugi, kā veidojas pāru attiecības smakajos līmeņos, ne jau fiziskajā. Fiziskajā tu satiecies, tu jūti rokas stiprumu vai maigumu, tu jūti glāstu, tu jūti pieskārienu, tu jūti cilvēka tuvību un varbūt matu smaržu. Bet smalkajos līmeņos tas viss ir pilnīgi citādāk. Kā tavas un tava pāra cilvēka, trīskāršās uguns liesmas ir izveidojušās, ir milzīgas, ka tās apvienojas un savienojas, veidojot vijumu pēc vijumu, vijumu pēc vijumu, un aiziet kaut kur tur, tālu debesīs, tālu izplatījumā, tālu pagātnē un tālu nākotnē. Un tad, kad ir šāda mīlestība, tad no radītāju uz šādiem diviem tīrās mīlestības piepildītiem plūst peļaina, perlamutra dievišķa, radītāja trīskāršā liesma. Tā atjauno tīrās gaismas starojumu, tā atjauno precīzu, pareizā gaismas ceļa izvēli. Un tad šie divi cilvēki, tu un tavs partneris, apvienojas ar peļaino, perlamutra dievišķā radītāja trīskāršo liesmu. Un cilvēka dievišķās sirds impulss pukst vienā ritmā ar partneri. Un pukst vienā ritmā ar radītāju. Lūk, te ir tie trīs, par ko ir runa mistiski par trīsvienību. Te tas ir. Tas, kurš tevi mīl. Tu, kurš mīli tīri un patiesi. Un radītājs sargā jūsu attiecības ar peļainu, perlamutra dievišķo, radītāja trīskāršo liesmu. Un debesis sargā jūsu attiecības. Tikai uzturiet jūs paši tīru mīlestību savās domās, vārdos un rīcībā, ar savām acīm un ausīm. Uzturiet tīru savu mīlestību. Un lai jūsu mēle patiesi zina īsto brīdi, kad teikt, es tevi mīlu. Lai šie vārdi tad ir pērļaini, perlamutra dievišķā radītāja, trīskāršās liesmas fiziskā veidola, izpausmes forma. Es tevi mīlu. Un tad visas šīs enerģijas saplūst vienotā enerģijā, kopā ar peļaino trīskāršo liesmu partnerattiecībā. Jūsu partnerattiecības veido šādu enerģijas plūsmu, un tā pieder tikai jums diviem. Tā pieder jums. Tikai jums diviem.
Un radītājs tās sargā gaismā un mīlestībā, tīrajā mīlestībā. Un tas ir tas, ko cilvēki meklē uz zemes. Viņi meklē šo maigo mīlestības enerģijas plūsmu, kā harmoniju. Meklē un meklē, bet viņa nav jāmeklē. Viņa ir tevī, tavās tīrajās domās, tavā sirds trīskāršajā uguns liesmā. Viņa ir tevī, turi to tīri, sargi to, sargi sev un savam partnerim, sargi to sev un radītājam, mīlestībā un harmonijā, savu tīro mīlestību, sargi to. Jo tas ir pareizā gaismas ceļa, izvēles impulss. Jau tagad. Tas ir tas, kas ir pazaudēts. Sen pazaudēts. Lemūrijas laikā pazaudēts. Bet šodien tu to atrodi no jauna. Atrodi. Sakārto baltā mirdzumā, un tu varēsi to lietot fiziski, bet enerģētiski uzkrāt. Bet kopumā to sauc par mīlestību. Sargā savu pāru attiecību tīrās mīlestības modeli. Un ir enerģiju uzkrājumi, mīlestības, pāru, enerģiju uzkrājumi. Sargā to, un tu zināsi, kas ir laime.